Talsu novadā šonedēļ ir sākušās vēlēšanas. Proti, balsot var ik viens iedzīvotājs tajā pilsētā vai pagastā, kur ir deklarēta dzīvesvieta vai pieder īpašums. Šobrīd vēlēšanas šonedēļ notiek 13 Talsu novada teritorijās. Balsot var divos veidos – klātienē vai elektroniski. Tad, ja jūs izvēlaties balsot klātienē, tad noteikti ņemiet līdzi ID karti vai pasi, lai pašvaldības darbinieki var pārliecināties par personību un par to, ka jūs šajā pagastā drīkstat balsot. Saņemsiet balsošanas zīmi un attiecīgi to aizpildīsiet un iemetīsiet vēlēšanu urnā. Balsot var no 11. līdz 16. maijam darba laikā, kurus jūs redzat šobrīd arī ekrānā. Otrs veids, kā balsot, ir elektroniski, un iespēju robežās aicinām to arī izmantot. Tas ir ērtāks gan jums, gan arī mūsdienīgāks. Tātad tas nozīmē, ka balsot varat 24 stundas dienā no 11. līdz 17. maijam, tad līdz pat svētdienas pusnaktī. Kā to darīt elektroniski? Talsu novada pašvaldības mājaslapā atradīsiet iedzīvotāju padomu vēlēšanu lapu, atradīsiet katras pilsētas un pagasta balsošanas zīmes, to lejuplādēsiet, aizpildīsiet, saglabāsiet, uzliksiet elektronisko parakstu, kas ir ļoti svarīgi, lai šīs balsošanas zīme būtu parakstīta, nosūtīsiet uz e-pastu, kas ir katrai iedzīvotāja padomēji unikāls izveidots e-pasts tieši uz vēlēšanām. Aicinu būt aktīviem, vēlēšanas neatlikt uz pēdējo brīdi. Šī ir jūsu lieliski iespēja ne tikai veidot mūsu novadu, ne tikai veidot savu kopienu, stiprināt, bet arī tomēr dot savam pagastam, savai pilsētai balsi mūsu kopīgajā lielajā Talsu novadā.